Raidījums Lūkšanu nauds. Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji, raidījums Lūkšanams un 9. janvāris, un ar jums kopā Kaspars Ezeriņš un Tabita Ezeriņa. Mums ir patiesi prieks šajā dienā būt šeit Latvijas Kristīgajā radio Rīgā Stabu ielā, un pateicība Dievam par viņu lielo žēlastību, un 103. psalmā ir teikts: teici to kungu mana dvēsele un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neaizmirs, ko viņš tev labi darījis. Viņš piedod visas tavas grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tev vecumā ar svētīgām dāvanām, tā kā tava jaunība atjaunojās kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātajiem. Viņš Mozum atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis par zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpums no mums. Kā tēvs apžēlojās par bērniem, tad tas kungs apžēlojās par tiem, kas viņu bīstas. Jo viņš zina, kāda radījuma mēs esam. Viņš piemin to, ka esam pīkšļi. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķa laukā. Tad vējš to skart. Tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas. Un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā. Neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. Tas kungs ir debesīs uzcēlis sava trona, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu. Teiciet to kungu, viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdam viņa vārda balsi. Teiciet to kungu, visi viņa karapulki, jūs viņa kalpi, kas pildat viņa prātu. Teiciet to kungu, visi viņa darbi, visās viņa valstības malās. Teic to kungu mana dvēselē. Aleluja, pateicība Dievam par šiem brīnišķīgajiem vārdiem. Un radio klausītāji, es gribu jūs iedrošināt pateikties un vēlreiz pateikties Dievam par it visu. Un arī, lai mūsu lūkšanas un mūsu lūgumi nāk Dieva priekšā ar visu pateicību. Un šeit, lasot šo psalmu, mēs varam redzēt, ka Dievs ir tiešām žēlīgs un lēnīgs. Un ja viņš gribētu mums atmaksāt pēc mūsu grēkiem, tad kas gan lai pastāvētu, bet pie viņa mēs atrodam piedošanu, tāpēc mēs viņu bīstamies. Un šajā psalmā ir vairākas reizes pieminēts arī vārdu bijība tā kunga priekšā, kā tas ir minēts arī 111. psalmā, kur gudrība, 111. psalmā pēdējais pants: bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums, tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara, viņa slava paliek mūžīgi. Un šeit mēs varam lasīt šajā 103. psalmā, cik svarīgi ir būt ar bijību pret Dievu, cik svarīgi ir cienīt viņu, cik svarīgi ir mīlēt viņu patiesi, sakot viņu vārdam, jo šeit ir rakstīts, kas gan vispār ir cilvēks, bet tomēr viņa žēlastība paliek mūžīgi pie tiem, kas viņu bīstās. Jā, tie rakstīts ir, tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīve tajos, kas viņu bīstās, un viņa taisnība uz bērnu bērniem. Āmen. Un tā ir tā gudrība, ka mēs bīstamies to kungu, ka mēs meklējam, ka mēs cienam, un ka mēs rūpējamies par to, lai viņa vārds ir pagodināts mūsu dzīvēs. Un neaizmirsīsim pateikties, jo ja mēs sāku skatīt svētības katru dienu, tad jau, es domāju, jūs radioklausītāji, kā arī es, un mēs neviens nevarētu tās saskaitīt, jo tās patiesībā ir ļoti daudz. Mēs reiz sūdzamies un zūdamies un domājam, cik grūta dzīve. Bet ja mēs sāktu skatīt svētības, mēs skaitītu, un blociņš būtu pilns, grāmatas būtu pilns pierakstīts ar tām svētībām, jo tas, ka mēs esam dzīvi, tas, ka mēs varam elpot, tas, kad ir skaists sniegs, skaists pavasars vai rudens vai vasara,
vasara vai ziema, tad ir augstums jauks, tagad ir arī siltums jauks, jā, un viss šīs lietas ir, par ko mēs varam pateikties Dievam. Un Dievs ir radījis tik skaistu dabu, lai mēs apbrīnotu radītāju, jo viņš ir tiešām brīnišķīgs, bet es neesmu viens ar mani un ar Tabitu. Jā, mēs neesam vieni, jā, arī jūs radio klausītāji esat ar mums, jā, bet pie mums studijā ir arī Kaspars Krūze. Sveicināti. Es tevi sveicu vārda dienā, Kaspar. Es tev arī, Kaspar. Paldies, jā. Pateicība Dievam. Un būs vēl trešais Kaspars, jā. Trešais Kaspars ir ceļā, un ja mēs lasām Bībelē bija 3 gudrie no austrumiem. Bībelē nekur nav rakstīts par viņu vārdiem, bet bija daudz vairāk. Bija 3 dāvanas. Bija gudrie no austrumiem ar 3 dāvanām. Tāpēc visi domājam, ka 3. Viens paņemt otru. Bet, sakot, it kā viņi esot bijuši 3. Es nezinu. Jūs radio klausītāji varbūt zināt. Sakot, ka viens no viņiem esot bijis Kaspars, un te ir 2 citi, par kuriem jūs radio klausītāji varbūt zināt, varat atsūtīt. Kā tad sauc? Tātad telefona numurs izziņām 25 44 22 88. 25 44 22 88. Un es domāju to, ka nav jau tas pats svarīgākais, tik tie ķēniņi un tie gudrie bija, sakot tradīciju, ka viņi bija 3, jā, bet nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, pie kā viņi gāja, un tas ir Kristus. Kristus ienāca šajā zemē, jo viņš ir gaisma. Šajā tumšajā pasaulē ienāca Kristus, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība. Bet man ar Kasparu ir līdzīgi vārdi, tāda paša, jā, Kaspars, un būs vēl 3. Kaspars. Jā, tā kā varat sūtīt arī sveicienus, jā, šo telefonu numuru, vai vienkārši liecības, jā, ko Dievs dara jūs dzīvē, iesaistīties raidījumā. Bet Kaspar, jā. Pateicība Dievam, ka tu esi šeit. Pateicība, jā, tiešām forša diena, tiešām kāda diena, žēlstības diena. Tas tāds prieks ir atkal būt šeit, un tas tāds pagodinājums tiešām arī, jā, kad var atnākt šeit un dalīties to, kas katram savā sirdī ir, un pateicība par to, kad tāda iespēja ir. Paldies Kristīgajam radio un arī Kasparam Ezeriņam, kas uzaicina. Jā, tas arī ir svarīgi. Pateicība Dievam. Paldies Kasparam Krūzei, kurš atsaucās. Jā. Mans vēlējums būtu tāds, jā, lai šī krūze piepildās ar daudz svētībām. Tā kā psalmā, jā, 23. psalmā bija rakstīts tā. Jā, un mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tagad, lai šī krūze ir piepildīta pilna līdz malai. Es pieņemu, kas ar Dieva svētībām. Bet ar ko tu vēlies padalīties? Noteikti tev ir kaut kas sirdī. Jā, man daudz lietas ir sirdī, bet viena tāda īpaša šajā laikā ir, kad mēs ar Kasparu nebijām sarunājuši šo pirms raidījuma, bet es redzēju, ka viņš lasīja šo psalmu. Un šajā gadā es tā pats priekš sevīm un arī citiem paziņām draugiem bīties to kungu šajā gadā katru dienu, bet tāds bijāties to kungu, un tas tāds, man arī tāds atbilde bija, ko Kaspars lasīja. Tas tiešām tāds pamodinājums man pašam, un tas ir katram arī iedrošina šajā gadā bīties to kungu. Bijāties nevis bailēs, bet ar bijību pilnu izturēties un ieraudzīt šīs lietas, ko viņš ir darījis un ko viņš dara. Un, jā, un kādu laiku atpakaļ mana sieva dalījās ar vārdu, un viņa man tā kā pat uzrunāja un iedeva šo vārdu no Jēkaba vēstules 3. nodaļas. Tā visa 3. nodaļa tāda diezgan stipra un spēcīga, un man tas motivē, jo katru dienu saskaramies, ka mums vajadzīga gudrība no debes tēva, lai svētais gars vada, ko darīt, kā nedarīt, kā darīt, ko darīt, kā runāt, kā nerunāt, un šī Jēkaba vēstulē 3. nodaļā rakstīts par to,
par šo gudrību, no kurienes viņi nāk, un es gribētu par to padalīties no Jēkaba vēstule 3. nodaļa, no 7. panta. Nu, varam mēs lasīt arī no 5. būtībā, tas ir arī par mūsu mēli, par mūsu domām, un es nolasīšu un arī gribētu padalīties par to. Tāpat arī mēle ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule. Mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir ēles aizdedzināta. Jo katras sugas zvērs un putnu, rāpuļu un jūras dzīvnieku dabu savalda un ir savaldījis cilvēka daba, bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošs indes, ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tā paša mutes iziet svētības un lāsts, tam mani brāļi nebūs tā notikt, vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūgtu, vai mani brāļi vīģis koks var nest eļas koku augļus un vīna kokus vīģis, tāpat arī sāšu avots nevar dot saldu ūdeni. Kas jūs starpā ir gudrs un saprātīgs, tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Bet ja jums sirdī ir rūgta, skaudība un ķildas, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo kur ir skaudība un ķildus, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības. Bet taisnības auglis mierā top sēts tiem, kas mieru tur. Āmen. Āmen. Manu sirdi uzrunāja šis 17. pants, ka tā gudrība nāk no augšienes, viņa ir vispirms šķīsta, tīra. To es nemāku izstāstīt ar saviem vārdiem, bet manā sirdī ir tas, ka tā ir tāda šķīsta, tīra. Jā, tas man ļoti, ļoti pēdējā laikā uzrunā, un es pats arī ar to dažreiz klūpu un krītu un ceļos akal, un es redzu, ka tā mūsu mēle, viņa ir kā tāda viltīga. Mums jāmāk viņu arī savaldīt, un es katram iedrošinu klausītājam, arī pats sev kaut kā saprast šos Jēkaba vēstuli 3. nodaļu, kad tas tiešām tāds bijības pilns ierocis ar to, ko mēs ēdam, ar to, ko mēs runājam, ko sakām, un lai pēc tam mēs pēc tam prasam Dievam gudrību, bet, kā mēs lasījām arī 14. pantā, kur ir ķildas un rūgta skaudība, tas nav no debes tēva. Jā, tādas man mazas pārdomas par šo rakstvietu, un tas man tādu šajā gadā iedod tādu gudrību, kā to dažreiz vajadzīga savaldība, dažreiz vajadzīga šī lēnprātība, un tas dara modru mani ikdienas, gan darbā, gan mājās, un tas nav viegli. Tas tiešām nav viegli, ja to paņem tā ne tikai ar prātu, bet ar sirdi, tad saproti, kad vienu dienu mēs varam priecāties, un nākamajā dienā jau mēs varam bēdāties. Jā. Nu jā, tā kā arī atgriežoties pie tā bijības, jā, kad, ja mēs bīstamies to kungu, tad jau mēs negribētu ļaunu kaut ko teikt par savu brāli vai par kādu citu cilvēku, un arī gribētu sargāt savu mēlu.
Un interesanti arī tā Jākaba vēstulē, tā beidzās šī nodaļa, bet tik tālāk rakstīts, no kurienes kāri, no kurienes cīnas jūs starpā, vai ne no turienes, no kāribam, kas cīnās jūs locekļos, jūs iekārot, un jums nav, jūs slepkavojot un skaužat, un nevarat iegūt, jūs cīnaties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu, jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, kā ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Un tā, kad šeit pieminēts gan kārības, gan kari, un mēs redzam, pasaulē notiek kari, bet kurienes viņi arī sākās, parasti ir tāpēc, kad ir kaut kādi, kur vienkārši iekāro kaut ko, grib dabūt savu, ja vēl pasaka kaut ko sliktu un kaut ko ļaunu. Un arī citreiz pat arī mūsu, nevajag jau ar lieliem pasaules mērogu kariem notikt, bet arī mūsu draudzē. Mūsu draudzē vai mūsu ģimenē, vai mūsu kopienā, vai mūsu ciematā var notikt arī kari ar asiem bārdiem. Un arī tas viss sākās arī no iekārošanas, bet ja mēs bīstamies tā kungu, tad jau mēs negribētu ne iekārot, ne arī kaut ko ļaunu arī teikt par otru. Tā. Bet, kā jau arī jūs dzirdējāt, mēs esam ne tikai 2, mēs jau tagad esam 3 Kaspari šeit, un man ir patiesi prieks, ka arī Kaspars Žavners ir ar mums kopā šeit raidījumā Lūkšanas sveiciens. Jā, sveicināti visi dārgie radio klausītāji, tomēr paspēju. Cik jauki. Jā. Jā, kā pat sanāca paspēt, tas ir ļoti labi. un tāpēc mēs tevi sveicam vārdu dienā. Paldies, jā, jums arī sveicieni. Un visiem pārējiem Kaspariem. Es, kad kalpoju vakar, laikam, pirmdien, jā, radios apstījos, cik Kaspari ir Latvijā reģistrēti, bet tagad es aizmirsu, bet tas ir viens no populārākajiem vārdiem šajā nedēļā. Tatjana, man liekas, bija 1. vietā. Roberts laikam 2. un mēs esam 3. vietā šajā nedēļā. Mēs šeit esam 3 Kaspari. 3. Kā tev, Kaspar, klājās, ko Dievs tev sirdī liek pateikt? Es vēl gribu pateikt radio klausītāji, kad pašā iesākumā bija vārds. Jā, bet raidījuma iesākumā, kad tas sākās raidījums, tad arī mēs kopā ar Kristīnu Žavneru, Kaspara sieva, jā, tad mēs arī vadījām raidījumus, un viņa regulāri arī bija. Un arī tas viss arī aizsākās ar šādu nosaukumu Lūkšanu nams šim raidījumam, jo arī daudz kur pasaulē, protams, ir Lūkšana nam, kur 24/7. Un tad sanāca tā, ka mēs ar Kasparu bijām aizbraukuši uz Izraelu. Tur bija lūkšana tīkls arī cilvēki, kas ir lūdzēji. Un tad mēs bijām Izrēlā, mēs bijām lūkšana namā, sakat Helēl, kur notika slavēšana 24/7. Un, protams, ļoti svētīgi. Un, protams, arī Kaspars arī sirdī saņēma, ka vajadzētu Latvijā tā. Un tad, Lienas ielā tapa, jā, Lienas ielā, un vēl aizvien tur ir, un jau 4 gadus svinēs. Un tā sanāca, ka tas raidījums arī pēc tam arī tapa, jā, ar tādu nosaukumu Lūkšana nams, un mēs gribam jūs radio klausītāji iedrošināt būt par lūdzējiem, un kad ir ļoti svētīgi, kad ir tādas vietas, kur var cilvēki sanākt kopā un būt uz nepārtrauktām lūkšanām. Bet, prieks Kaspar Žavner, kad esi tagad šeit arī raidījumā. Jā, man arī liels prieks pēc ilgāka laika būt šajā raidījumā. Es atceros, ar pārcēs biju šeit kopā ar tevi. Un vēl kāda bija, laikam, Kristīna. Bet jā, ir pagājis laiks, 4 gadi, un Lūkšana nams joprojām darbojas, un notiek tur lūkšanas. Varbūt nav tik bieži redzams tiešraides, bet pēdējā laikā vairāk ir cilvēki kalpo, lūdzu, slavē bez tiešraides, jo tomēr tas tā privātāk, kaut gan Dievs visu redz un tam līdzīgi, tāpēc nevajag obligāti tieši, lai Dievs redzētu. Un man liekas, ka arī tajā Izrēlā, kur mēs bijām Jeruzalemē, tas, kā viņš sauc, Sukat Halel. Jā, tas nams tur, man liekas, arī pat nav īsti tāds tieši. Ļoti reti. Tad, ja kāds īpaši grib, jā. Tāpēc varbūt vajag noņemt nostādu, man kaut kur nāk tā doma, ka obligāti jābūt tai tiešraidēji, tad liekas, ka varbūt var likties, ka nekas nenotiek, vai arī Lūkšana nams tā, kā saka, vai tur kaut kas notiek, varbūt cilvēki jautā, ja neredz tiešraidi. Jā. Bet viss notiek, un cilvēki kalpo, tur tagad ir
Sindija Tuča, kas uzņēmusies vairāk tādu vadīšanu, un viņa pa laikam pati kalpo un citi nāk kalpot, un būs arī tagad 4 gadu dzimšanas diena. 27. ja es nemaldos, janvārī būs tā kā svinības, būs tur slavēšana, pielūgsme un tam līdzīgi. Bet tas, ka slavu Dievam, ka Latvijā ir lūkšana nams, un tas ir brīnums, jo es saprotu, ka Baltijā vai pat kaut kur tā tuvāk apkārtnē, es nezinu, kur tuvākais ir tāds nams, kā saka, 247, mēs viņu saucam par 247, bet cilvēki varbūt domāja, kā tas ir. Tas ir līdzīgi kā, es domāju, daudzās vietās, ne visu nosedz arī lielie lūkšana nama Izrēlā, es zinu, ka nav pilnīgi 247 nosakti, bet tā doma, ka tur ir tā vīzija iekšā. Viņi ir iekšā šajā namā vīzija, ka tas ir tā vieta, kur pastāvīgi ir pielūgsme. Ja tur pat nav ar cilvēks, tur skan pielūgsmes mūzika kaut vai. Un tur visu laiku ir šī pielūgsmes atmosfēra. Jā. Mums bija tā iespēja, ka mēs ar Tabitu bijām vasarā aizbraukuši uz Hanhūtu, un Hanhūta ir tāds skaists ciemats, pie Čehijas un Polijas robežas, un Hanhūta arī misionāri tiek izsūtīti uz Latviju un uz daudzām vietām, tie morāviešu baznīca, brāļu draudz, un ļoti daudz cilvēki, zina tos augļus un zina to, ko viņi ir paveikuši, bet viena no tādām īpašām lietām, kas tur bija tieši tur, Hanhūtē, bija tas, ka bija 100 gadi, nepārtraukt lūkšana, un tur mainījās 247, varbūt tie bija 2 cilvēki, kas nāca kopā regulāri, un kad nevajag jau uzreiz tā kā būt pasākumam, kur būs 100 cilvēki, bet pietiek, ka 2 vai 3 nāk kopā, un tās arī Kaspars, Krūze, viņš no rītiem bieži vien ar kādiem brāļiem tiekās uz lūkšanām 6 no rīta, un tas tur arī nav tā, ka būtu tagad, bars atnāk, bet uzsacījām nāk, kaut vai 2 vai 3 vai 4 cilvēki kopā, un lūdzu, un tad mēs satikām arī kādus cilvēkus, un Hanhūtē tagad arī katru mēnesi tiek organizēts, tur arī tāds lūkšanams, Jēzus, un tur ir tā, ka vienreiz mēnesi organizē 50 stundas slavēšanu, mums tieši ir sanāca varbūt tā, to laiku, un tad tur bija kādi atbraukuši, kas bija pirms tam vēl aizbraukuši, un kur lūkšanams uztaisīts Auševicā, Polijā. Tas vēl tuvāk ir uz Latvijas pusi, un tā vieta, kur holokausts ļoti, viss, kas notika un tā, un viņi lūkšanam tieši tajā vietā ir uztaisījuši, lai lūgt un slavētu, un arī 247 vīzija ir, un tā. Un tā kā slavu Dievam, ka tieši Rīgā ir, Rīga tā kā pa vidu tā Baltijā. Bet mums ir izziņas, un vispār varētu vēl pateikt, lai cilvēki var sūtīt arī apsveikumus vai lūkšanu vajadzības. Jā. Lūdzu, iesaistieties, klausītāji, sūtot izziņu uz numuru 2544 2288. Jā, mums bija jautājums, kā tad varbūt sauc tos pārējos 2 gudros vai ķēniņus, jo, sakot, tradīcija saka, ka viens no viņiem bija Kaspars. Es arī tieši braucu šeit klausījos, visu, ko jūs runājat. Es arī piekritu, un es pats esmu arī pētījis, ka, varbūt īsti tieši Kaspars tur bija kaut kā tā kā Jasper, tā kā angliski kaut kas tam līdzīgs, bet, tas vārds ir tā kā, jo tulkojums ļoti Kasparam, un tas ir tā kā, es papētīju, ko tas tieši nozīmē. Tas ir tā kā dārgumu turētājs, ķēniņš, kas tur dārgumus, jā. Tā kā īstenībā, varbūt viņiem visiem 3 vajadzēja būt Kaspariem. Kas dārgums mums Jelena raksta. Jā, mums ienākusi īsiņa no Rīgas. Saka, labdien! Es domāju, ka bija liela ekspedīcija ar gudriem vīriem, jo tiem bija zelts un laupītāji arī bija tajā laikā. Tā kā tāda ziņa. Un Dievs viņus sargāja. Jā, un galvenais mērķis bija tas, kad aiziet un pielūgt ķēniņu. Un arī mūsu lūkšanām un tādām vietām vajadzētu būt kā galvenam mērķim, lai cilvēki sanāk un pielūdz ķēniņu. Jā, arī atceroties tieši kāpēc varbūt ir lūkšana nams vispār, kāpēc Dievam tas ir svarīgi, tad man prātā nāk
tāda tā kā liecība, kas ir, kā radās IHOP, varbūt ir zināms, International IHOP, tas Kansas Cityjā, laikam, šis lūkšanas. Es tur arī biju, vienreiz sanāca garām braukt. Nē, tā principā sanāca garām braukt, jo es braucu no Asberijas, tās atmodas, tās universitātes, un domāju, iebraukšu arī tur sanāca garām. Un tur ir ļoti īpaša atmosfēra, protams, tur ir ļoti profesionāli viss atstrādāts, tur to iekšieni, kad pasties, tas ir tā kā milzīga organizācija, jā. Bet kā viņi radās, tas bija tas, ka Dievs konkrēti, es to liecību zinu, kā tāds pravietis pateica Maiklam Biklam, tu pēc cik tur tiem gadiem, 10 vai cik tur uz prezidenta Trūmana zemes uzbūvēsi, tad vēl nebija ne telefoni, ne datori, uzbūvēsi pielūgsmi, kura būs redzama visā pasaulē, un cilvēks skatīsies uz plaukstas lieluma televizoriem. Tā kā, un tajā laikā viņš domā, ko viņš tu stāsta, kāda plaukstas, tajā laikā pat nevar iedomāties, ka mums tagad visiem ir telefoni, kur mēs varam skatīties, piemēram, IHOP pielūgsmi. Un tāpēc priekš manis tā liecība ir ļoti spēcīga, ka Dievam tas ir būtiski, ka Dievam ir būtiski, ka šādi nami ir, ka viņi ir Jeruzalemē, viņi ir Amerikā, viņi visās es būtu labi visās valstīs būtu, bet tas man uzrunāja, un arī zinu, ka Latvijā sen jau gribēja šādu namu arī, tā kā izveidot, bet tur bija kaut kādi momenti, pat sāka, man liekas, vākt finanses un diezgan lielu gribēju un tādu iespējīgi. Mēs latvieši esam, man liekas, tādi, ka tā es tā gribu tā ritīgi tā uztaisīt, bet tā pieticība, man liekas, arī lūkšana namam iet vienmēr blakus tāda pieticība, tāda pazemība, jo Dievs pats ir pazemīgs Dievs, tādā ziņā, ka viņš varēja piedzimt kūtiņā un viņš nekur tā nerāda sevi, ka viņš saka, ja jūs gribat, kā saka, atvieglojumu savam dvēselē pie manis, es esmu pazemīgs un lēnprātīgs. Un tāpēc lūkšana nams kaut kādā veidā, es to grūti man to izskaidrot, bet uz viņa ir īpaši tāda pazemības, tā doma, ka tur nevar tā baigi censties izpausties, tā super rock, tur kaut kā baigi. Bet, man patīk roks. bet tā doma, ka es ievēroju tajos lūkšana namos, ka tas vienmēr ir caur tādu vienkāršību. Tādu vienkāršību. Mums bieži vien latviešiem, es zinu, ka ir tāds, ka mēs gribam viss, lai ir augstākā kvalitātē, viss, lai ir perfekti un tā, un lūkšana namā, diemžēl, ja dzīvajā mēs spēlējam, ļoti grūti, tur jābūt ļoti augstu mūziķim, lai varētu ļoti perfektu visu izdarīt. Un tur jāsamēģinās to, ka varbūt būs kāda kļūda, varbūt būs kaut kāda lietiņa, kas tas nāks. Jā, arī braucot un redzot citās vietās, kur ir lūkšana, ir kādās pilsētās, tās Vācija vai kur citur, ka vienos var redzēt, ka ir tāda pilnīgi vienkāršā. Tā tu iekšā un tur arī nav varbūt 24/7, bet varbūt kādās vietās, kur katru rītu, 8 no rīta viņi taisa lūkšanas. Un mēs tagad arī tāpēc bijām Indijā, tur arī draudz viena ir jauna izveidojusi, un mēs redzam, kā viņa ir ritīgi pieaugusi, bet viņi katru rītu 6 no rīta nāk uz lūkšanām. Tā. Un arī mācītājiem viņam tāds mērķis ir, tā, ka netaisīt tagad lielos jauniešu tusiņus un visādas pasākumus, bet svarīgākais lietas pamats ir, kad lūkšanas un Dieva vārds, un tad viņi katru rītu nāk uz tām lūkšanām, un tad var redzēt, ka tas ir ļoti, ļoti svētīgi, un tā. Es atceros arī, ka mēs bijām Izrēlā, tur laikam ir kādi 3 tie lūkšana nami. Jā, pat īstenībā vēl vairāk tādi. Jā. Mēs bijām kaut kādos 3, cik es atceros. Mēs bijām, iespējams, 3, jā, parasti mēs tā darām. Un tas Sukat Halel, tas ir viens no tādiem, es teikšu, pat, prestižākajiem, tur tas otrs atceros tādā kalniņā, kur bija baigi jākāpā.
Nu, lejā arī jāiet baigi grūti, kad es laiku. Jā. Gan augšā grūti, gan lejā noiet. Galvenā jākāp baigi traki. Un ja karsts vēl ārā būs 40, tad, nu jā, bet tur bija pavisam, jā. Tur bija, mēs tādā aplī stāvējām, visi slavējām, man liekas, kaut kādu vēl video uzfilmēju, uzfotografēju. Tur bija ļoti, pavisam vienkārši. Jā. Bet tā atmosfēra patiešām bija ļoti atkal tāda mājīga, es teikšu, jā, un patīkama. Un tur tieši Eļas kalnā, kur ir tas pavienkāršākais, tur ir tāda mājīga atmosfēra, un tur 24/7 viņi lūdzu, bet tur viņiem īpaši ir izstrādāts tāds, kā tā sistēma, ka viņi ritīgi lūdzu par visām tautām, viņiem ir karte, kas ir tādā pulksenu veidā, iet, un tad skatās pa to reģionu, to, tā, pa 12 dažādiem tiem reģioniem sanāk tā kā. Un tad viņi lūdz 2 stundas par tiem reģioniem, par dažādām valstīm, un viņi arī pieraksta, viņi arī jautā, vai ir kaut kādas Latvijā vajadzības, par kurām lūgt, un viņi prasa. Un tas atradās Eļas kalnā, Olivu kalnā, jā. Un tur arī īpaši tas, ka tieši tur arī Jēzus netālu bija Betānija, kur ar Lāzars tika uzmodināts un nāvis, un arī Jēzus ir debesīs, viņš tika uzņemts, jā, no Eļas kalna, viņš teica, ejiet pa visu pasauli un slidināt. Un tas tā ļoti strateģiski. Vēl viena lieta atcerējos par Betāniju. Piedod, ka es te pārtraucu. Betānija ir vieta, jā, kur Jēzum patika ļoti daudz uzturēties. Un viņš pat, kad devās atpakaļ mājās uz debesīm, viņš arī atgriezās rakstīt uz Betāniju, un no turienes tika paņemts. Un arī tur bija Lācars, tur bija Marta Marija, visi šie Jēzus, teiksim, draugi tuvākie, ko Jēzus mīlēja. Jēzus mīlēja Lācaru, Jēzus mīlēja Marta, ir rakstīts Mariju. Un Betānija, ko nozīmē, tu jau noteikti zini, ka tā ir, bet tā kā ir māja. Māja. Un Betānija ir tā kā nabadzīgo māja. Betlehem tas ir tā kā maizes māja, tur bija tā kā nabadzīgo māja. Jēzum patīkās uzturēties vienkāršās vietās. Tas priekš manis tā kā rāda, tādu pozitīvu tādā ziņā, ka Jēzum patika būt starp vienkāršiem ļaudīm un pat būt tajās vietās, kāpēc arī, tāda atklāsme priekš manis tas ir, ka viņi, uz ko vien var paļauties, tas ir Dievs tikai. Ka viņi nevar paļauties uz savu gudrību, savam spējām, uz kaut kādām naudu, finansēm vai kaut ko tam līdzīgi. Viņu visu fokus ir uz Dievu. Un Jēzum tur patikās atrasties, tāpēc, šī atklāsme vienkārši man, kad tu pateici Betāniju, man uzreiz izlēc ārā, jā, šī doma par to, ka Jēzum patikās tur uzturēties. Jā. Mums ir atnākusi vēl viena izziņa no māsas Džūlijas no Liepājas. Un viņa raksta: labvakar, 3 brāļi Kaspari. Sveicu jūs vārda dienā. Man šodien ir dzimšanas diena. Esiet svētīti. Jā, tad sveicam māsu Džūliju no Liepājas dzimšanas dienā. Jā, sveicieni. Viņa mūs pārsit, viņai dzimšanas diena tomēr svarīgāk. Mēs esam 3 Kaspari. Jā, bet tieši tā, kad tur, kur sakat, Halēla atrodas, tas lūkšanams, ir tā ielēja blakus. Smukais tāds skats ir man liekas, uz Stijānas kalnu. Jā, Stijānas kalnu, tur tālumā var redzēt vēl Eļas kalnu, bet par to ielēju ar pravietojumos ir rakstīts, ka pēdējās dienās slava plūdīs pāri, un tas tik ļoti interesanti, ka tieši lūkšanams ir tieši atrodās pie tās ielējas, un ka viņi sāka, viņi arī netālu, un tās vietas sāka, kur viņi tagad atrodās, viņi bija mazāki, pavisam pieticīgi, un Dievs svētīja, ka varētu lielāks telpas dabūt, jo citreiz tur ir tā, ka nevis tikai 2 cilvēki ir, jā, kur kāds varbūt spēlē, un kāds vienkārši lūdzu, vai arī pa nakti tur ir kāds vienmēr, tur tiešām 24/7 visu laiku kāds ir. Bet, jau izaug tā, kad, un arī tas, ka slavēšana nav tā, ka tur citreiz 2 cilvēku karš spēlē, bet sirsnīgi no sirds, un tā atmosfēra ir tāda, kad, kad gribās palikt un lasīt vārdu, jā, jo Dieva vārds ir tas, kas dzīves un spēcīgs. Bet no tā lūkšanām ļoti daudz tādu pazīstami, ka tagad ir arī zināms, ir Šilo Ben-Hod, jā, viņš arī man pazīstams tāds slavēšanas vadītājs, un viņš tieši tur izaudzis, jā, tieši tajā ziņā, ka tieši. Tas puisis gadījumā, tas, kas ģitāru spēlē un raksta dziesmas. Jā, Šilo, jā. Es tieši biju
arī palicis vienu laiku tur ilgāk, viens pats pie Ievas. Un es braukāju uz Jeruzalem. 231. autobusu. Jā, es iemācīju, kā saka, Izraela labi pārzināju. Un viņš tur tieši, tu man teici, lai es aizēju, kad viņš ir. Un tiešām, es viņam sekoju nedaudz līdz YouTube'ā. Un viņš īstenībā no tā laika ir ļoti strauji audzis, viņam skatījumi daudz, un viņš tāds ebrejs, teiksim tā, un viņš slavē Jēzu, un angliski arī, un ebrejiski tā kā kopā. Un tas ir kaut kas ļoti, vienmēr, kad klausies, tāda ļoti īpaša sajūta ir, ka tu saproti, tas ir ebrejs, kas ir Dieva tauta, jā, viņš pielūdz Jēzu, un viņš zina Jēzu, jo cik daudz tā sajūta ir, ka tu stāvi pie tās sienas, raudu mūra, un tu saproti, ka viņi pielūdz to pašu Dievu, ko mēs pielūdzam. Man arī tur patīk sēdēt, ar to ilgi tur sēdēju parasti. Apraudājās arī. Vispār ik pa brīdim nāk tādas ļoti spēcīgas pārdomas un emocijas, bet vienkārši tas, ka tā sajūta, ka viņi pielūdz to pašu Dievu, ko mēs pielūdzam, bet viņi nezina Jēzu. Un liekas, tik bāds, cik tas ir, skumji, jā. Vēl arī ļoti daudz tieši tā kalpošana, tas kad Halēl, ko viņi dara tieši lūkšana nomā, kad viņiem ir gan ebreja, hibrītā, gan arābu valodā dziesmas, un tad viņi ir litīgi lūdzu par apkārtējām tautām, gan arī man ļoti īpaši vēl šajā laikā var redzēt, tur slavēšana notiek gan, kad tas ir konflikts, kad visur pasaulē, tur varbūt pat vēl vairāk uzkuri, to, kad eja tur arābu tādu un tādu, bet īstenībā ļoti daudz arābi ir arī tecīgi kristieši un tā. Un tas man patīk, ka viņi organizē arī daudz lielas jauniešu, tā kā mums History Makers, jā, vai viņiem Elavi saucās, kas sapulcēšanās, jā, un tad viņi organizē, kur arī notiek viss hibrītā un arābu valodā, divās valodās, slavēšana un lūkšanas, un tur ļoti daudz jauniešu arī caur to, un tad vēl ir tādi projekti notiek, kur jaunieši, un tad, protams, Šilā savā laikā arī bija tur vienkārši jaunietis, jā, un viņi izauga, un tā kā arī tajā grupā īstenībā, kur arī spēlētie, arī es atceros, ka bija tik vēl pavisam jauni, un tagad jau paaugušies, un tā kā, jā, lūdzam par mieru Jeruzalemē, bet es gribētu prasīt Kasparam, ko tu vēl varētu pateikt, ko par lūkšanu? Es ko gribētu pateikt, vīri, tad 6 no rīta jātiekās, jā? Jā, starp citu, es tagad Talsos dzīvoju, un Talsos arī draudza vieta ar nosaukumu, un mēs tiekamies arī 6 pirmdienās no rīta, jā, tā kā Talsos. Līdz Talsiem būtu tā pagrūktāk aizbraukt, bet, kādreiz jau jāizbraukt uz laikam. Bet tie, kur dzīvo Talsos, tā kā Stendes ielā 8, jā, rīta lūkšanas, notiek draudzē vieta, tieši vīru lūkšanas, jā. Bet tā vispār varbūt ar laiku ar katru, un varbūt ar Talsos būs arī vieta, kur ir regulāra lūkšanas un slavēšana, kā lūkšana nams 24/7, jā. Bet šo ceturtdienu, 7:00 vakarā, Stendes ielā 8, visi mīļi aicināt, jā, pierakstiet Stendes iela 8, jā, Talsos, Stendes iela 8, Talsos, 19:00 slavēšanas un lūkšanas vakars, jā, mēs kopā ar Tabetu un sievu, jā, kopā slavēsim un pateiksimies Dievam par to, ka Dievs ir labs un brīnišķīgs, bet par rīta lūkšanām vīriem. Jā, iedrošini katru vīru celties agri no rīta un iet pielūgt mūsu debes tēvu. Tas ir tik brīnišķīgi, tik forši un ar skaidrām galvām, ar tīrām galvām, un tas ir tā, jā, sākums ir grūts, bet tas ir forši, pēc tam ir, ja ieiet ritmā, tad ir ļoti labi. Tas ir tā kā, varbūt man tā nāca tā doma, kad daudz iet tā ir peldēties, zin kā ziemā liekties iekšā tajā augstajā ūdenī, tas tā parās arī no rīta agri piecelties, aiziet gulēt laicīgi un celties augšā un iet ārā arī mīnus 20 grādos, tas būtu vajag forši. Neesmu bijis pagaidām, bet kādu laiku apakaļ mēs gājām. Bet bet jāatcerās viens, kad šie rīti dod tādu spirktumu pašam ķermenim, arī domām, un sakārtota diena ir, un dažreiz likās, kad tās garās stundas, kad strādāju pats par pavāru, vienkārši tas ļoti nogurdināja, es strādāju līdz 11. vakarā, tad miegs nāca virsū un tā, bet tas ir tik forši pagodināt debes tēvu ar skaidru galvu, jo tas ir vienīgais laiks, kad tu esi ar viņu, jo ikdienā tu skrien, darbojies,
protams, atceries, bet vakarā ātri aizēja gulēt, un tad jau visi forši no rītiem cēlēs augšā un iet. Jā, gribēju pasveicināt arī brāļus Kristo, Edgaru un Mārtiņu. Tā kā... Sveiciens jums. Jā, sveicieni. Tā kā... Jā, ir tā 3 vīri, jā, Kaspars Krūze, Edgars un Mārtiņš, kur regulāri no rītiem iet uz lūkšanām. Piepulcējās ar citi. Es arī savā laikā piepulcējos. Jā, braucām uz Bolderā, uz Pludmali. Jā, 6 no rīta. Bet tā, ka mēs ar Tavidu bijām Hernhutē, jā, uz to lūkšanu nam, tur es minēju, ka 50 stundas vienreiz mēnesī notiek, bet arī pārējā laikā viņi organizē, tā, ka tik pa laikam, tur vairākas lūkšana tālpas dažādas. Un tur bija tā, ka viens vīrs katru rītu, jā, 3 no rīta, viņš vienmēr pierakstījās, viņš 3 no rīta gāja lūgt un tā. Un gribēju arī teikt, ka no rītiem lūkšanas ir ļoti foršas, jo tad, kad es varu ieraudzīt daudz lietas, jo cilvēki nāk ar sunīšiem pastaigāties 5 arī no rīta, tā kā katram savs. Cits lūdzu kopā ar sunīti. Bet tad jau aicinājums, lai katrs mēs varam celties agri no rīta un pirmo, ko daram, ejam runāties ar tēvu, nedalītā uzmanībā, lai notiek. Citi, kas Rīgā nedzīvo, vai ne? Droši varat pulcēties, vai arī katrs savā vietiņā. Jā, un ja jūs dzīvojat kaut kur laukos, jā, tad atcerieties, ja jūs piecēsieties 6 no rīta, tad jūs zināt, kad ir kāda vīri Rīgā, kur pulcējās, jūs nevarēsiet būt Rīgā ar viņiem kopā, bet garā jūs varat būt kopā lūgt, jā. Nu, pulkstens gan rāda, kad ir jābeidz, jā, varbūt tās Kaspars Žavners 1 minūtē novēlējums. Novēlējums. Jaunajā gadā. Jaunais gads ir sācies, bet var vēlreiz novēlēt. Mans novēlējums ir tiešām, lai šis gads, tā kā šis ir lūkšana nams raidījums, un Latvijā ir Latvijas lūkšana nams, lai šis gads mums visiem ir pilns ar lūkšanām. Un aicinu visus un novēlu visiem nākt uz lūkšanu namu un lūksim par Latviju, par atmodu Latvijā, par atmošanos Latvijā, par to, lai Latvija atgriežas un pievēršas vairāk un vairāk Kristumu. Un es ticu, ka tas notiksies. Es zinu, es ticu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijā būs atmoda, ka Latvijā būs izlaušanās, ka Latvija degs svētā gara ugunīs, bet Dievs mums aicina lūgt. Jā, lūkšana ir atslēga. Tieši tā, lūdziet, jūs nedabūnat, tāpēc, kad nelūdzat. Un tāpēc aizdegties ar šo lūkšanu uguni. Tas ir mans novēlējums visiem, mums. Jā, es arī gribētu katram novēlēt šajā laikā bijāties Dievu, meklējiet, klaudziniet, un jums taps atvērts. Jā, un es vēl gribēju nolasīt no Ezehēla grāmatas, kur rakstīts caur pravieti, ka bezdieviem jāmirst, bet Dievs saka, kad bezdievs atgriežas no visiem saviem grēkiem, ko viņš darīs un pilda visus manas likumus, Dievs saka, rīkojas pēc tiesas, patiesības un taisnības, tam būs dzīvot, tam nav jāmirst. Amen, jā. Lai mums izdodās turēties pie tā kunga un viņa vadības. Pateicība Dievam, tad mēs 3 Kaspari un Tabita atvetamies un esiet svētīti.